Jā, un tad miers un labums, un es nedaudz turpināšu pagājušās reizes iesākto tēmu par vēlmēm, par vēlmi, jo tā ir tāda svarīga tēma, kas varētu teikt tā, viss, ko mēs runājām pagājušo gadu par Svēto Francisku, tur mēs skatījāmies tādus piemērus no viņa dzīves. Tas pirmais viņa pats posms atgriešanās. Un tie bija tādi, kā lai to noformulē, notikumi, ja, zem kuriem slēpjās kaut kas apakšā. Bet, ja, zem tā visa vēl tādā teorētiskā līmenī vai kā slēpjās vēlme, un varbūt es to centīšos kaut kā, būs varbūt sausi, es centīšos, lai nebūtu tik sausi, grūti to būs izdarīt, jo tas viss tāds teorētiski. Tā kā paskatīties, jā. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo to tekstu, ko mēs pagājušajā gadā skatījāmies par Svēto Francisku, uzrakstījis tātad mūsu mīļais Bonaventura. Un tur ir arī tas viss ielikts. No vienas puses ir tā, ka to uzraksta Bonaventura, bet no otras puses Svētais Francisks ar savu tādu personu ir veidojis to, kā Bonaventura redz, ja tas tagad tāds apgrieztais loks. Tāpēc tas būtu svarīgi, lai tad saprastu tieši vēlmi, tā kā skatoties uz Franciska dzīves notikumiem, uz viņa kaut kādu virzību, kas tur apakšā ir. Un tad Svētajam Bonaventuram šī vēlmes jēdziens ir tāds vienojošais elements, ja, lasot viņa darbus, un man te tās liels kārdinājums iet cauri vienām tādām superklasiskam kristīgiem tekstam, ko viņš ir uzrakstījis, dvēseles ceļš pie Dieva, to varētu tā saukt. Tas ir tāds ļoti grūts teksts. Man pat bail viņam ķerties klāt, bet tas, kas ir grūts, tāds izaicinājums ir. Un tad iziet viņam cauri, bet tas arī būs, es nezinu, gada laikā varbūt neizdosies. Jā, tātad vēlme. Un tad, ja mēs pat iztēlojamies, atceramies kādu notikumu no Svētā Franciska, tur to vēlmi, kādu šeit tādā teorētiskā līmenī piedāvā Bonaventura, mēs varam ieraudīt. Šodien varbūt būs vairāk tāds cilvēciskais līmenis. Es pat šeit izmantoju mākslīgo intelektu, lai es varbūt vēlāk par to runāšu, lai vienkārši izdara tādu salīdzinājumu, lai labāk to saprastu ar Akvīnas Tomu. Ja? Tās lietas var likties pašsaprotamas, bet tomēr ir svarīgs tas franciskāniskais aspekts, elements, kas ir tāds ļoti, varbūt ne ļoti atšķirās, bet tie uzsvari ir daudz savādāki. Tādi, vairāk jau uz tādu garīgo dzīvi vērsti, nevis tikai uz tādu intelektuālo. Jā, tātad vēlmes jēdziens ir Svētā Bonaventuras, un mēs varam teikt arī Franciska dzīves un garīgās dzīves tāds caurauž visu un visu kopā veido, ja tur ir kaut kāda virzība. Un kas ir svarīgi, ļoti bagāti par to raksta, bagāti izvēlās dažādus vārdus, jēdzienus, lai to aprakstītu, izteiktu. Tāpēc arī tādam manam mūsdienu prātam brīžam ir to grūti kaut kā saprast, kaut vai visādi salīdzinājumi, tēli, simboli, kā to visu kaut kā izteikt mūsdienu valodā. Un varbūt sākumā visu šo bagāto vārdu krājumu, tad tādi būs trīs sadaļas, un tagad pirmā, kur būs trīs tādi elementi par cilvēka trīs dvēseles varām. Un tā ir tā mūsu racionālā spēja, iekāra, jeb tāda tieksmes un cīņa, jeb drosme. Jā, un tādas klasiskas trīs lietas. Jā.
kas ir gan Akviņas Tomam arī klātesošas. Un šeit Bonaventura, tātad prāts mums viss ir skaidrs, bet šie uzsvari viņam ir daudz savādāki. Tātad, ja šis, tātad, kā lai to priekš arī sevi saprotamāk, tātad es esmu cilvēks šajā pasaulē, un es kaut ko vēlos. Jā, un Svētais Asīs Francisks, un es arī pirms dažām dienām klausījos tādu ļoti interesantu podkāstu par Jāni Dunsu Skotu, kas tā kā vēl tālāk attīsta tās idejas, tās ļoti tādas dziļi franciskāniskas, kā mana vēlme ir vērsta uz kaut ko. Protams, ka mēs saprotam uz Dievu, bet arī uz lietām, un ka viņas mani piesaista. Nevis kā manī kaut kas būtu, bet tieši tās lietas, personas, priekšmeti mani pievelk. Jā, to mēs uzreiz varam atcerēties kaut kādus no Svētā Franciska dzīves, pat tās putniņus, kaut ko tādu, jā, pat to triviālāko. Tātad, ka tas, protams, viņš tajā visā redz kaut kāds vēl Dieva pēdas. Un, jā, šeit ļoti skaists tāds citāts. Man bija grūti viņu tā ļoti labi pārtulkot latviski, jo valoda tāda nabadzīga salīdzinoši. Un šajā dvēseles ceļā pie Dieva viņš raksta, ja tātad, ja Akviņas Tomam prāts, jā, kaut kas svarīgs, tad Bonaventuram prāts ir apgaismots ar mīlestību. Tātad nepietiek tikai kaut ko zināt, bet tur kaut kam vairāk jābūt. Un šajā mazajā grāmatiņā sākumā viņš raksta, lai neviens netic, ka viņam pietiek lasīt bez svaidījuma, pētīt bez dievbijības, izzināt bez apbrīna, apdomība bez līgsmības, centība bez dievbijības, atkārtojās, tur ir pietas cits. Zināšanas bez mīlestības, intelekts bez pazemības, studijas bez dievišķās žēlstības, atspoguļošana vai ieskats sevī bez dievišķi iedvesmotas gudrības. Tātad katrai prāta kustībai tomēr ir kāda, nosauksim, garīga vai morāla vērtība jābūt klāt. Jā, tas viņš tā ļoti, protams, kā tāds liels dzejnieks raksta. Tātad katrai nodarbē, ja viņam lasīšana bez svaidījuma, tātad svaidījuma, tas domāts šodien slimnieku dienu, tad, svaidījums ar eļļu, tātad tādā ziņā, varbūt mums tas tā nav pierasts tādi vārdi. Tātad visam ir jābūt šai mīlestībai. Nevis zināšana vienkārši kaut kā, ka es uzzinu, un tad varbūt tā mīlestība sekos, tā varētu teikt. Es tagad esmu sapratis, jā, un tagad es zinu, ka to es varu mīlēt, jā, es tagad esmu iepazinis, jā, ka tas ir īstais Dievs, un ka, tagad es varu viņu sākt mīlēt. Nē, bet šeit ir kaut kas vairāk, jau kaut kas tālāk, jā, teiksim tā, ka, ja mēs tā skatāmies, tad Toms būtu tas kaut kāds, uz kuras uzbūvēja varbūt savu ticības pamatus, bet, lai dziļāk ietu, tālāk ietu, vajag kaut ko tādu. Tātad prāts, saprātīgums, tad ir šī iekāre, tādā erosa ziņā, kā mums te pāvests Benedikts 16. rakstīja. Varbūt tā, lai šis vārds nebūtu tāds negatīvi, varbūt popkultūrā piesātināts. Jā, tā tieksme pēc patiesības savienoties ar labo. Es esmu atpazinis, iepazinis labo, man ir šī vēlme, šis dzinulis
ar viņu savienoties, un manī ir šīs, nu, teiksim, tādas cīņas spars, lai to sasniegtu. Un tas ir tāds, nu, viss šeit ļoti tāds dinamisks. Tātad, kā cilvēks ir tādā nemitīgā meklēšanas stāvoklī. Protams, mēs reiz saprotam, skatāmies uz Svēto Francisku, ja, kaut kāda meklēšana, bet tā meklēšana nav tāda sausa, garlaicīga, ja, viņa ir, nu, garšīga, ja, tāda krāsaina. Visi tie apraksti par Francisku tādi ir, jo tajā visā tātad ir šis, kā manam prāta procesam iet klāt, ja, visa šī dievbijība, ja, cieņa, nu, varētu tur litāniju taisīt, ja, šis tāds skaistais, es vēl nereiz atļaušos viņu nolasīt, tātad lasīt, tātad nepietiek lasīt bez svaidījuma, pētīšana vai pārdomas bez dievbijības, izzināšana, izpēte bez apbrīna, apdomība bez līgsmības, centība bez cieņas vai dievbijības, izzināšana bez mīlestības, intelekts bez pazemības, studijas bez dievišķās žēlastības, ieskats sevī bez dievišķi iedvesmotas gudrības. Tātad visam, kas ir mans prāts, nu, tomēr nāk pāri, nu, šīs tādas, varbūt pat negaidītās lietas, un tas būtu kaut kas ļoti svarīgs, tātad uzsākot, tā kā iepazīstot sevi, bet tas, protams, ir tikai tas pirmais solis, jā. Jo šīs vēlmes tātad ir jāsakārto, bet viņas sekojot mīlestībai sakārtojās tātad. Un arī Bonaventuram, kas ir svarīgi, un tas arī tā mūsdienās atgriežās nedaudz tādā garīgajā dzīvē, ir afekti, jā, tāds vārds, ka varbūt to nelieto īpaši bieži garīgajās dzīves teoloģijā, bet viņa tādā izpratnē par cilvēku tie ir svarīgi, ka tas nav vienkārši kaut kāds tāds, nu, ka tagad es ticēšu un tāds ir mans plāns, bet ka es iemīlu, es piekļaujos, es tieku apburts, mani kā magnēts pievelk, ja, tāda valoda tiek lietota. Tātad tas nav tikai kaut kas tāds racionāls, bet ka to visu caurauž mīlestība. Tātad, jā, tas ir tāds, nu, grūti to visu pat man kaut kā sagramot, jo tas, nu, kā lai pasaka, Bonaventura to nav kā mūsdienās sistematizējis, bet tas ir kaut kur parādās tur un tur var izlasīt viņa darbos vai tādos fragmentos. Tātad vēlme nākošais saistās tātad ar šo afektīvo varu, tātad ar to, kas mūsos atpazīst. Nu, kaut vai, nu, parasti tas jau pret cilvēku vai pret lietām, bet, nu, mūsu mērķis ir tomēr Dievs, un tad, jā, ka es ar visu sevi, ar visu savu personu uz to tiecos, tas mani pievēl kā magnēts, jā, pārņem mani, es savādāk negribu, jo tas, nu, tas ir kā sirdī nemiers, smagums, jā, viņš runā par tādu smagumu, pieņemsim, ka Dievs ir smags tādā ziņā, ka viņš mani pievelk, ka es pēc viņa ilgojos, viņš ir kaut kas tāds, no kā man grūti atteikties. Un tad viņš tādu, nu, lasot Svēto Bonaventuru, nākās brīžām tā domāt, jā, kas, nu, tā valoda ir diezgan tāda interesanta, jo tur ir dažādi, kā lai pasaka,
un tāda viduslaiku valoda vai pat šī antīkie tēli. Un nākošais tad ir, piemēram, bet tas tāds ļoti svarīgs domas, kas baznīcas tēviem arī, protams, ir, viņš runā par tādām šīm 5 maņām, tātad, kas ir cilvēkam, šeit ir tas saistīts ir ar dabas stihijām 4. Tātad gaisa, ūdens, uguns un zeme, un pie šīm 4 viņš pieliek jaunu, kas ir viduslaikos gaisma. Un ko tas vispār nozīmē, ja tādi tēli? Te ir tā vēlme, kas pastāv jau baznīcas tēviem, kad ir šis makrokosmos un mikrokosmos. Tātad es kā cilvēks, es esmu tas mazais kosmos, un ir tā Dieva radītā kārtība. Un tad attiecība šīs maņas, šie senie autori pieraksta šīm dabas parādībām. Ja? Un interesanti, uz ko mums attieksies vēlme caur maņām. Tātad tās ir durvis, caur kurām tad mēs ielaižam sevī gaismu, redze, tātad gaiss, dzirde, uguns, ūdens, zeme, smarža, garša un pieskāriens. Un uguns mums attiecās uz smaržu, un smarža un uguns ir uz vēlmi. Ja? Ko tas viss nozīmē? Grūti saprast, ja? Mēs centīsimies to atšķitināt. Tāpēc es baidos to tādu viņa grāmatu šeit kaut kā apskatīt, jo tas ir, bet tur ir tik dziļas lietas, kad pašam pat gribās. Tātad smarža, uguns un vēlme, tādas 3 lietas. Tāpēc arī šeit ir tāda tēlaina valoda, grūti saprotama brīžam. Un atkal šeit nāk cerība. Tātad viss tā kā vienojās. No vienas puses uguns, tātad kaut kas kvēlo manī vai pasaulē, tātad manī kaut kas kvēlo. Smarža ir tas, ka es te varētu atsaukties arī uz viduslaiku vienu no visvairāk komentētajām Bībeles grāmatām, tātad dziesmu grāmata, vai arī tādu viduslaiku mistiku, arī Klāra par to runā, smaržo, Jēzus, visa šī valoda, tāda ļoti tēlaina, bet kā savādāk izteikt? Var runāt par Jēzu, ka viņš ir skaists, vai arī viņš ir smaržīgs. Un šeit tas tiek tā izteikts, ka tu savu mīļoto saulodu meklē, kā tāds suns, kaut kā tā. Un ka tu vēlies atrast, tātad, ka tu dedz, ir šis uguns. Un tas viss saistīts ar šo cerības tiklumu. Interesanti, ka šī domas lidojums spēj tādas lietas savienot. Tagad mēs varam saprast šo afektīvo varu, šeit drosmi iet klāt. Tas viss ir tāds tā kā liela kustība, kur īsti es tā kā Francisks, mēs jau varam aprakstīt, bet tagad saprotot vismaz kā teorētiski par to Bonaventura saka, tad tas ir tāds vienkārši liels kā akmens veļās, kaut kur ir šie dažādie elementi, kurus viņa gadījumā vairs nevar apturēt. Tātad tāda kustība, impulsīva, kas atradusi to, ko vēlās un par to cīnās, vai arī pretojās tam, ko nevēlās pieņemt. Un tad šeit parādās meklēšanas jēdziens, kas ir ļoti svarīgs, tātad meklē to, kas pievelk, tātad saulož labo, tā mēs teiktu. Jo šīs, protams, ir tāda tēlaina valoda, kas, es domāju, ir ļoti laba, vajadzīga arī garīgajā dzīvē, tā arī mistiķi rakstīja, un, es domāju, ka tāda, kā lai pasaka, afektīvā vai tāda maņa, garīgās maņas, kad pieņemsim, kā Jēzus, kaut vai tā vienkārši Jēzus mani sildē vai kaut kā tā, tas ir tādas svarīgi tā runāt, tā uztvert garīgo dzīvi, lai nav tikai, kaut kā, kā lai to noraksturo, ka man, ka es ticu Jēzus, kaut kā tā, bet lai tomēr tā kā iesaistītu tās, nosauksim garīgās manis, ožu garīgo, tā vismaz
Bet tā cita tēma, Bonaventura par to raksta, ja dzirde, ja, kaut gan varbūt Jēzus nedzird burtiski, ja, bet kā garīgā veidā, to mēs laikam saka, ja, ka Dieva vārds kaut kā man uzrunāja, vai es saredzu, redzu Dieva darbus pasaulē vai attiecībā pret mani. Un viņa, Svētā Bonaventuras, tad šī vēlme raksturo atkal ceļš, jā, tātad došanās, iešana pa pēdām, jā, skriešana. Es esmu valdzināts, tātad mani kā magnēts kāds pievelk, es elsoju, esmu noguris un kā tāda iekāre vēlos to iegūt. Protams, šeit mēs runājam par Dievu vai kāds, nosauksim to labo virzienu, mēs esam pārvarējuši visas sliktās, jā, vēlmes, kaut kādas destruktīvas lietas, un to, protams, mēs varam pastīties, kaut kādas atkarības vai vienkārši, tā kā nevar sevi apturēt, jo tur arī tas viss ieiet, ja visa tā kustība, visa mūsu, būtība tur kustās, jā, tāpēc arī smarža uguns, ja mēs esam kvēlojoši, tā kā brīžam kvēlo naidā, ja, vai kaut kā tā tad ir, bišku aizgājis greizi. Un, kas svarīgi, tas viss mums atgādina, atklāja, ka neesam pašpietiekami, jo vienmēr esam vērsti uz kaut ko, varētu teikt, tas pierādījums, tas ir tāds katehisma jau pierādījums, par mūsu tādu nepilnību. Un man vajag kaut ko, ja, kādu vai kaut ko, tās lietas, cilvēki, protams, atkal šeit ir Dievs, tas vislielākais smagums, ja, bet mēs saprotam, ka mēs velkamies tāpatās kaut kur, varbūt pat ko mums nevajag, un gribam, lai mums piepilda. Šeit Bonaventura tā kā nepalīdz mums varbūt kā Akvīns Toms, jo viņš tur tā daudz racionālāk visu apskata. Te vairāk ir jau tāda tā vērstība, uzsvars ir uz virzienu, jau es esmu to ieraudzījis, atradis, un mīlestība vienkārši tajā visā palīdz. Galvenais jautājums tad būtu, jā, ko tu mīli? Nevis kā jāmīl, ja, jo ko tu mīli, tātad, tu jau zini, tu esi gatavs visu darīt, lai atrastu savu mīļoto. Jā. Tad atkal šeit ir šī saite, jā, tur varētu tādu vajadzētu stāfeles rakstīt visu to, varbūt būtu skaidrāks tādu ar bultiņām. Saiknes ar vēlmi un labā meklēšana, ka man kaut kas pietrūkst. Tātad, un es esmu to savodis, un es vēlos iet pa pēdām, tātad skriet, meklēt. Un, kas šeit ir svarīgi atkal gaidīt, ja tā ir tāda Dieva pedagoģija, ka es nesaņemu visu uzreiz. Un šeit atkal, un tas, protams, arī Svētā Franciska dzīvē, viņš pavada tos vairākus gadus arī, ko tam man darīt, ja? Un viņa gadījumā tas tā kā, varbūt es metu plinti krūmos, nē, bet pieaug tā vēlme, jo ilgāka gaidīšana, jo ilgāka meklēšana, jo vairāk intriga, ja, tāda, jo tā vēlme pieaug, jo kaut kas būs, ja, jo tomēr tas labais ir, tas virziens ir, jo tātad, ko tu meklē, ko tu mīli, Dievu, tātad virziens zini, tu varbūt viss nepiepildās, ir šī gaidīšana palielina vēlmi, jo, tīri tādā arī cilvēka mīlestībā, ja, tad, kaut kāda šie principi darbojās. Tātad, vēlmei ir tāds šis kā motors,
gaidīšana, meklēšana, un tad ir prieks. Jā, tādas ļoti vienkāršas lietas, bet to visu mēs varam izsekot Svētā Franciska dzīvē, bet es tikai te tā varbūt haotiski, bet varbūt tos jēdzienus vienkārši tā iemetu. Jā, varbūt es te atļāvos salīdzināt Akvinas domu un Bonaventuru tieši par 3 šīm dvēseles tādām kustībām. Varbūt es te viņas tā uzskaitīšu. Tātad tas, kas attiecās uz prātu, Toms uzskata, ka cilvēks vispirms pazīst patiesību un tikai tad grib izvēlēties labo, tāpēc viņa teoloģija ir ļoti strukturēta un iedzieniska. Bonaventūra nepiekrīt, ka intelekts viens pats var vest pie Dieva, prātam ir jābūt apgaismotam ar mīlestību, citādi tas paliek augsts un nepilnīgs, jā, un tas, protams, vijās cauri. Šeit tas tā kā nav, šī salīdzināšana nav kā pretruna, ja vienkārši katrs tur iet nedaudz tādu citu uzsvaru ceļu, bet to var redzēt visā franciskāniskajā arī garīgumā un visu caur gadsimtiem cauri. Tātad Toms jautā, kā pareizi domāt Bonaventūrā, kā tikt pārveidotam, ja, pilnīgi citi jautājumi. Tā kā, ja kāds izvēlās franciskānisko dzīves ceļu, tad pilnīgi citi jautājumi rodās daudz savādākie, ja? Nevis kā pareizi domāt, bet kā tikt pārveidotam. Tas uzreiz maina visu tādā pat garīgajā līmenī. Tātad tas, kas attiecās uz tādu, uz manām tieksmēm, manu virzību, tad Tomam kaislības nav problēmas pašas par sevi, problēma rodas tikai tad, ja tās nav pakļautas prātam, tātad jāsakārto, kas ir tur labs un tā, kas slikts un kā. Bet Bonaventūram galvenais nav kontrole, bet orientācija, atkal virzība. Ja mīlestība ir vērsta uz Dievu, visa dvēsele tiek sakārtota. Ja? Tātad arī pilnīgi tas savādāks skatījums. Ja? Tagad es atkārtoju, ka tas tāds mākslīgi, es tā nedaudz viņus pretstatu, bet var redzēt, ja tādu arī varbūt savā garīgajā dzīvē. Tagad es tur kaut ko kārtoju, izsinu kaut ko, es tad lūkšos vai kā. Bet tā ir, ja. Ja es redzu to virzību, tad viss sakārtojās. Tā kā viss sakārtojās, jo es virzos uz Dievu, kaut kā schematiski runājot. Arī visi tie elementi, ko es uzskaitīju, vārdi un visādi jēdzieni, ja, tad, jo tur visas tās stīgas uz turien aiziet. Tātad Toms runā par mēru, ja, tā ļoti varbūt tā gudri un tā, bet Bonaventūra par virzienu. Tātad. Un nākošais, tas pēdējais būs tas cīņas elements, drosme, ja es esmu to izvēlējies, tad man par to jācīnās. Tad Toms skaidro, kā spēju stāties pretī grūtībām, saprātīgi un likumīgi, tātad īpaši ar drosmi un cerību. Bonaventūra redz ciešanas kā neatņemamu Kristus sekošanas elementu. Cīņa un krusts nav tikai šķērslis, bet ceļš. Tātad Toms analizē ciešanas un Bonaventūra tās iekļauj pestīšanas drāmā. Jā, tāda integrācija, tātad drāma, spriedze, sekošana Kristum. Jā, jo ja man ir zināms virziens, tad es tā teikt par galvu, par kaklu tur dodos, ja, vai kas tur būtu, kādi pārbaudījumi, tas man tā kā, protams, ja mēs atkal skatāmies, lai vieglāk būtu uz Francisku, tas, protams, var sakraukt, bet, viņš dodās, ja viņš dodās uz kādu, viņimsim, Ēģipti, ja, tur neanalizē, vai viņš ir gatavs vai ko, vienkārši jādodās, ja kungs tur mani aicina, nav ko tur baigi varbūt plānot. Jā, tā kā tā varbūt īsi par
šo tādu ļoti sarežģīto tēmu, kas mani pašu pārauga, jo vienkārši baigā filozofija te varbūt, tāpēc es tā tikai tā īsi. Labi, tad miers un labums.